ganiņiem novēlēts dzirdēt eņģeļu slavēšanu, vēsti brīnišķīgi jauki skan. Zīmis pestītājs mums, zīmis pestītājs mums. Svētā nakts, Dieva dāvs, tava nakts, nes caur tevi mums glābšanu, laimi dodi tu mūžīgu. Sveicam tevi nu mēs, sveicam tevi nu mēs, sveicam tevi nu Svētā nakts, klusa nakts, svētā nakts, klusa nakts, svētā nakts, klusa nakts, svētā nakts. Kāda īpaša nakts vairāk kā 2000 gadus atpakaļ atnesa mums Dieva apsolīto glābēju. Viņa vārds ir brīnums, padomdevējs, mūžīgais tēvs, varenais Dievs un miera valdnieks. Viņš ir tas, kurš dāvā mums cerību, mieru, spēku, drosmi un dzīvību. Viņa vārds ir Emānuēls, Dievs ar mums. Viņš ir apsolījis būt kopā ar mums kā priekos, tā bēdās. Kad pār mūsu dzīves ceļu spīd saule, un arī tad, kad atrodamies nāves ēnas ielajā, viņš ir ar mums ik brīdi. Dieva klātbūtne ir pati lielākā dāvana, ko esam saņēmuši. Un mēs nezinām, kas šobrīd notiek jūsu mājās, vai tur ir klusa nakts, vai tieši otrādi jāmpadrats un haoss. Tas nav svarīgi. Mums ir prieks, ka šo vakaru mēs varam pavadīt kopā ar jums. Šo stundu kopā ar jums būsim mēs, Kitie un Dāvids, kā arī daudzi citi. Dziedāsim un dejosim, priecāsimies un līksmosim, jo šis ir tas vakars, ko mēs varam svinēt, un dzirdēsim arī daudz mīļus sveicienus. Jā, un noteikti palieciet līdz beigām, jo mums pievienosies arī mūsu mīļie mācītāji. Bet tagad, lai skan viena no visu laiku zināmākajām Ziemassvētku dziesmām. Kā tur bija, Dāvid? Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs cīmis mums.
sevi atdod, viņš mierā ķēniņš, viņš Kristus kungu kungs, kurš nāk kā vētrā, kā rijošs uguns, tā priekšā zemī, drabais bailīm, viņš Dieva dēls, viņš Kristus kungu kungs. Stāsti kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzīvis mūs. Kurš manas bēdas priekā pārvērš, kurš mani darījis par Dieva bērnu, viņš kungu kungs, viņš kungu kungs, kurš valda spēkā un mīlestībā, kurš spīd kā saulī un mirdzis spožāk, viņš slavēts mūžam, viņš Kristus kungu kungs. Kalnos lejās, mežos un grāvās skaļi sauc. Stāsti kalnos lejās, ir glābējs dzīvis mūs. Šajā vakarā svinam brīnišķīgus svētkus, ļoti neparasts svētkus, kad atšķirībā no daudziem tūkstošiem gadījumiem, kad bērns ir kļuvis par ķēniņu, šajā vakarā ķēniņš ir kļuvis par bērnu. Caur šo te bērnu un ķēniņu kungu Jēzu Kristu mums ir dota piedošana. Un uzrunāja draudzi un novēlu, lai nākošā gadā katrs varētu no visas sirds piedot savam tuvākajam, jo tas ir vajadzīgs gan tuvākajam, gan mums pašiem. Es novēlu jums katru rītu nākamajā gadā pamosties ar skaidru skatu un skaidru domu, ka Dievs ir ar tevi, jo viņš ir solījis, ka viņš būs ar mums ik brīdi līdz pasaules galam. Un es novēlu dzīvot mīlestībā, labklājībā, labestībā, pacietībā un piedošanā tādā, kāda mums ir jau Jēzu Kristu dāvāta. Priecīgus svētkus! Sveiciens šajā brīnišķīgajā vakarā! Mēs jūs vēlamies sveicināt no jauniešu un pusauģu kalpošanām. Vēlamies jūs sveikt ar vārdiem, kurus šogad iemācījāmies no mūsu jauniešu kalpošanas. Jā, gara auglis nav banāns, bet tā ir mīlestība, Prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticība lēnprātība un atturība. Mēs novēlam, lai uz jūsu svētku galda nav tikai āboli, Mandarīni, kartupeļi, rosols, štuvēti kāposti, bet tā ir kārtīga svētā gara augļu torte. Labvakar jūs mājās! Šovakar ir brīnišķīgs vakars. Mēs visi kopā svinam Kristus dzimšanas svētkus, un tāpēc mēs nododam viens otram šos siltos sveicienus. Šis vakars man liek domāt par kādu interesantu niansi.
ir ļoti būtiski, ka mēs, protams, atceramies, kā cilvēks ir nācis šai pasaulē un cik interesants ir bijis šis stāsts. Bet tad es padomāju, ja katru reizi cilvēki nāktu pie manis ciemos uz dzimšanas dienu un atcerētos tikai man piedzimšanas stāstu. Man pašai daudz labāk patīk, ka cilvēki atcerās, kāda es esmu bijusi šogad un ko es esmu izdarījusi tagad. Un, protams, nenoliedzami ir ļoti, ļoti būtiski zināt Kristus dzimšanas svētku būtību un cik svarīgi ir bija tas, kā Jēzus ienāca mūsu dzīvēs, kā viņš piedzima un ko viņš izdarīja. Bet man liekas, vēl būtiskāk šajos Kristus dzimšanas svētkos ir dalīties savā starpā un atcerēties tos brīnuma darbus, ko Dievs izdarīs šajā gadā tavā un mūsu mīļo cilvēku dzīvēs. Kā viņš ir pagodinājies, kāds ir tavs, kāds ir mans Dievs. Veltīsim šajā vakarā kādu brīdi atcerēties, un tad padalīsimies viens ar otru, kāds ir mūsu Dievs. Ko mūsu ģimene var novēlēt jums? Gan mammām, gan tētiem, gan omītēm un opīšiem, gan dēliem un meitām draudzēties ar Jēzu katru dienu, ne tikai Ziemassvētkos. Gan mazajiem, gan lielajiem lasīt un turēt dārgu Dieva vārdu. Dzīvot saticībā ar brāļiem un māsām, gan mājās, gan arī draudzē. Ātri piedot un neturēt ļaunu. Būt pateicīgiem par to, kas ir, novērtēt to un slavēt Dievu katru dienu. Nu, ko slavēsim visi kopā, gan jūs, gan mēs. Kāds man teica parapapam, jauns ķēniņš piedzimis parapapam, tam nesam dāvanas parapapam, to augstī godinot parapapam, rapapam, rapapam, Jēzum sīlītē parapapam, ķēniņam, 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 ķēniņam. Ak, tu priecīgā, ak, tu svētīgā, Ziemassvētku dieniņa. Vairāk jūs, ak, tu priecīgā, ak, tu svētīgā, Ziemassvētku dieniņa. Kristus ir dzimis, Kristus ir dzimis, visienais rīmis, priecājies, priecājies, brālis. Kristus ir dzimis, Kristus ir dzimis, visienais rīmis, priecājies, priecājies, brālis. Tagad tikai sievietes, tikai māsas, un Kristus ir nācis. Priecājies, priecājies, draugi. Vēl drošāk. Kristus ir nācis, pēstīt mūs sācis. Priecājies, priecājies, draugi. Un tagad vīru reizi. Balss grib dzirdēt, eņģeļi nekavē. Eņģeļi nekavē, Kristu tie slavē. Priecājies, priecājies, brāl. Un visi kopā eņģeļi. Eņģeļi nekavē,
Ziemassvētki, jeb Kristus dzimšanas diena, ir mīļi un īpaši svētki mums visiem. Bet ir kāda cilvēku grupa, kura īpaši gaida šos svētkus. Vai jums ir nojausma, par ko mēs runājam? Pateikšu priekšā, viņiem patīk dekorēt māju un gatavoties svētkiem. Viņiem patīk viss, kas saistās ar eglīti, un patīk arī dāvanas, našķi, gardumi, piparkūkas, adventas kalendārs un vēl arī dāvanas. Jūs uzminējāt, tie ir mūsu bērni, tāpēc mēs nolēmām viņiem pajautāt, kas tad ir īstā Ziemassvētku vēsts un par ko ir šie svētki. Jūsu uzmanībai Ziemassvētku vēsts no mūsu bērnu perspektīvas. Bērni, parunāsim par Ziemassvētku stāstu, ja? Kas tad bija jaunā Marija? Kurš var atbildēt? Jēzus mamma. Jēzus mamma, super. Kas varēja būt Marijai mugurā? Kleita. Kažokāda. Spārni. Kas bija Jāzeps? Jēzus tētis. Mēs visi zinām Ziemassvētku stāstu, ka Marijai pateica, ka viņa gaidīs Jēzu. Kas to pateica Marijai? Eņģelis. Kā šis eņģelis izskatījās? Spīdīgs. Viņam bija tādi bāli, drusku mati tādi, un ka viņš bija liels un spīdīgs, jo viņam nāca no ķermeņa spīdums. Ko šis eņģelis Marijai teica? Tev būs bērns. Kur Jēzus piedzima? Jeruzalemē, Dāvida zemē. Kādi dzīvnieki vēl bija silītē pie Jēzus? Aitas, govis, lauvas, zirgi, ezeri, kaza, cūciņas. Kāpēc viņš nepiedzima kādā lielā pilī vai šikā viesnīcā? Tur nebija vietas, teica, ka nav vairs kur iet. Viņš teica, ka te jau guļ uz kāpnēm un uz zemes. Kas pirmie uzzināja par Jēzus dzimšanu? Gani, Marija, Gabriels. Kas bija pirmie ciemiņi, kas apciemoja Jēzu? 3 gudrie. Kas šos 3 gudros vadīja pie Jēzus? Lielā zvaigzne. Gabriels. Ko šie gudrie atnesa dāvanā Jēzum? Zeltu vīrāku un mirras. Puķes. Atnesa dāvanā gultu jaunu. Ko jūs dāvināt, ja jūs iet apciemot Jēzu? Savu dzīvību, mīlestību, puķes un draudzību. Sirdi. Bērni, kāpēc Jēzum bija jānāk pasaulē? Palīdzēt cilvēkiem. Lai viņus apestītu no grēkiem. Lai izglābtu mūsu dzīvību. Lai tie cilvēki nokļūtu debesīs. Lai glābtu mūsu mīlestību un mūsu sirsniņas, lai nesaplīstu. Lai mēs tagad šeit varētu atrasties. Priecīgus svētkus! Paldies, bērni! Tas bija, tiešām krāsaini. Un ja gadījumā mūs skatās kāds, kurš īsti nesaprot, kas tad tur īsti notika tajā Bētlemē un ko tas nozīmē priekš mums, tad esi laipni lūgts uz dievkalpojumiem, kas notiek katru svētdienu 11. kur mēs par to runājam, kur mēs to svinam, un labprāt atbildēsim uz taviem jautājumiem. Jēzus dzimšana, nāve un augšām celšanās iedalīja ne tikai visu pasaules vēsturi, bet arī mūsu dzīves pirms un pēc Kristus atnākšanas. Bet tagad vai esat gatavi svinēt? Un svinēt tas nozīmē priecāties. Un priecāties tas nozīmē dejot un dancot. Vai esat gatavi nedaudz pakustēties un ļaut tiem visiem gardajiem ēdieniem ieņemt pareizās vietas savā vēderā? Es domāju, ka mēs visi to vēlamies, tāpēc iesāksim iedodot 5 visiem, kas ir mums līdzās. Un tagad padalies ar kādu, par ko tu visvairāk esi pateicīgs šajā svētku laikā. Jā, un pēc tam jau celsimies augšā no ērtajiem dīvāniem un padejosim kopā.
Atkal siltām rokām katru sirdi noglāstā, sveču liesmās mirdošie klasārs. Un ikviena līsmojošā gaišā liesmiņā ir kā Ziemassvētku zvaigznes stars. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, kā prieka zvanis skan. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, lai gāvi dziesmas skan. Dieva aizdegta tās bija caur tāliem gadsimtiem, zemes bērnus tumsā neatstāj. Aicinot uz bezlaimību vēl ceļu rāda tiem, kur tos mīlot gaida pestītājs. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, kā prieka zvanis skan. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, lai gāvi dziesmas skan. Zvaigzne nolaižas un pienāk tuvu, tuvu klāt, ļauj, lai viņa tavā sirdī spīd. Svētku laiks vēl aicina no jauna padomāt, vai tur Dieva mīlestība mīt. Uzsaus zvaigznei arī pāri tavai dvēselei, nesot Ziemassvētku vēsti šo. Jēzus bērnam šovakar draugs garām neaizej, pieņem dāvanu visdārgāko. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, kā prieka zvanis skan. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, lai gāvi dziesmas skan. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, kā prieka zvanis skan. Ziemassvētki, Ziemassvētki tev un man, lai gāvi dziesmas skan. Paldies bērniem! Brīnišķa dziesma! Un tagad mēs dzirdēsim vienu no manām mīļākajām šīs sezonas dziesmām Mūsu dēļ nāca, kurai šogad tapis jauns studijas ieraksts. Pirms tam mēs mūziķiem, kuri to izpilda, pajautājām, ko viņiem nozīmē šis Ziemassvētku stāsts. Kādas ir mīļākās Ziemassvētku tradīcijas jūsu mājās? Mēs cenšamies ģimenē vienmēr sanākt kopā uz visām dzimšanas dienām, vārdienām, bet Ziemassvētki noteikti tas brīdis, kad, ja kādreiz kāds tomēr netiek uz kādu no citiem svētkiem, tad Ziemassvētki ir tas laiks, ka tiešām mēs visi no malām sabraucam tomēr kopā. Un tāpēc arī tos mēs vairāk gaidām, un tad ir vakariņas vienmēr svētku liels galds un koncerts mājās, mājas koncerts un tad, protams, dāvanas. Ko tev nozīmē šie svētki? Ziemassvētki, Kristus dzimšanas svētki ir mana kunga, mana glābēja, manas pašas svarīgākās personas dzimšanas svētki, dzimšanas diena. Protams, kad es līksmoju, priecājos tajā dienā un svinu to, kā vien es māku. Ziemassvētki man asociējās ar priekpilnu gaidu laiku. Un tas ir saistīts ne tikai ar svecītēm un dāvanu druģainajiem meklējumiem, varbūt lielākiem, mazākiem cilvēkiem, bet tieši atkal tas skaistais gaidīšanas laiks, kad pasaule pieklust, mūsu sirdis pieklust, un mēs esam atkal atvērti Dieva priekšā, būt klusībā, lai Dievs varētu runāt savu dzīvību mūsu dzīvēs. Ziemassvētki ir Dieva lielā plāna īstenošanās, ka beidzot ir piedzimis lielais glābējs. Cilvēkiem parādījās cerība, miers, vismaz man parādās cerība, miers, ka es esmu glābta, ka man ir mans glābējs un man ir kam sekot. Es vairs neesmu gaidās, nezinot, kas būs.
Es vienkārši zinu, ka viss ir kārtībā. Man šie svētki ir tiešām liels brīnums, jo tieši pirms 10 gadiem es šajos svētkos pieņēmu Jēzu Kristu par savu kungu. Ko tu vēlētos piedzīvot šajos Ziemassvētkos? Bērnībā visi mēs domājam par to, kad tik saņemt labāko dāvanu, kāds pārsteigums man sagaida. Bet laikam es esmu nonācis tajā vietā, kad es tiešām gribu iepriecināt cilvēku sev apkārt ar evaņģēliju un ar kunga mīlestības pieskārienu. Un katram mums ir veids, kā to izdarīt. Šajos Ziemassvētkos es vēlētos piedzīvot to, ka cilvēki vairāk saskata viens otru un tiecās sajust viens otru vairāk un dalīties ar savu mīlestību, tieši tā kā Jēzus mūs ir mācījis. Jo tās skriešanas pēc svētku sajūtas un visa pārējā mūs attālina viena no otra, un es vēlos, lai šajos svētkos mēs vairāk tuvotos viens otram. Tavs novēlējums mums visiem. Gan šajā laikā, gan skatoties uz nākamo gadu, es novēlu mums visiem atcerēties, kas ir mūsu miera avots, neskatoties uz notikumiem apkārt pasaulē, mazāk klausīties, ko saka prognozes, ko saka mediji un ziņas, kā izskatās apkārt, jo mēs dzīvojam pēc debesu valstības principiem un likumiem, un Dievs ir tas, kurš nosaka mūsu dzīves šodien un rītdienu. Es zinu, ka šie Ziemassvētki būs citādāki, skaistāki, vēl siltāki, un es vēlos gan pati, gan arī visiem citiem vēlu šajā laikā vairāk ieraudzīt to gaismu, kura jau ir šeit. Dažreiz mēs ejam garām un nepamanām, bet tiešām ieraudzīt to gaismu, kuru mums Dievs dod, un dalīties ar to citiem. Un lai šajos svētkos tiešām, lai sirdis kļūst gaišākas, jo mums tik ļoti ir vajadzīgs gan miers, gan prieks un šī gaisma, kuru var dot tikai Dievs. Kad bijām bērni, sapņojām par Ziemassvētkiem un pārsteigumiem, kas gaida mūs, bet ne visi zinājām, ka bērns, kurš svētkos piedzimā, ir pati lielākā dāvana. Mūsu dēļ nāca virs zemes viņš, mūsu dēļ cieta un nomira viņš, lai zudu šo pasauli izglābtu. Dzirdējām šo brīnumu par Kristus dzimšanu un glābēju, kurš nāca pasaulē, lai ļaužu grēkus izdzēstu savas mīlestības dēļ.
Labvakar! Labvakar, jā, jūs mājās. Mēs tā esam lūgti vai nelūgti, esam pievienojušies jūsu svētku galda sanāksmē, jā. Un mēs gribējām mazliet parunāt par to mums visiem svarīgo un nozīmīgo svētku būtību. Tātad. Nu, man šķiet, ka vislabāk to ir aprakstījis evaņģelists Lūka. Lūka saka, ka viņš ir izpētījis visu no paša sākuma un uzrakstījis, vienīgais no evaņģelistiem, starp citu, kurš saka, uzrakstījis to chronoloģiskā secībā. Un, ja jūs lasat to Lūkas evaņģelijā 1. nodaļā, jūs konstatēsiet, ka viss šis Kristus atnākšanas stāsts, viss kā tas tiek pieteikts, kā tas notiek, kā tas realizējas, tas viss ir ļoti, ļoti personīgi. Tātad Dievs sūta savu eņģeli Gabrielu, viņš parādās 2 reizes, bet vienmēr viņš parādās 1 pret 1 ar to cilvēku, lai tas cilvēks sadzird un uztver un pieņem to. Un tas ir apbrīnojami. Un tāpēc es saku, ka Bībele mums cenšas to pasniegt kā ļoti personīgu stāstu. Un personīgi, protams, ka tas ir runa par kungu Jēzu Kristu. Jesaja grāmatā 9. nodaļā mēs lasām, ka bērns mums ir dzimis, bet dēls ir dots. Tātad dēls nav dzimis. Tajā cilvēciskajā ķermenī atnāca pats Dievs, atnāca pie mums. Un kad Gabriels Marijai pasludina par Jēzus dzimšanu, viņš saka, viņa vārdu sauks Jēzus, ko nozīmē Jēzus glābējs. Mēs varētu to tā vienkāršot pateikt glābējs, vai tas, kurš glābi, vai Dievs glābi. Tātad Jēzus nāk pie kā glābējs. Un tad mēs lasām tālāk, viņš ir padomdevējs, viņš ir brīnums, viņš ir varenais Dievs un tā tālāk. Šis Kristus dzimšanas stāsts ir par kungu Jēzu Kristu, kā personu, kā viņu. Atcerieties, Jāņa evaņģelijas 1. nodaļa, 12. pants, cik viņu uzņēma. Tātad mēs pieņemam nevis kaut kādu kristietību, nevis kaut kādu tur pienākumu sarakstu un doktrīnu kopumu, mēs pieņemam personu, kurš mums ir Dieva dots. Bet otrs tas stāsts ir personīgs par to cilvēku, par tevi. Faktiski tas nav par koncertu, par noskaņu, par dāvanām, eglītēm un tā tālāk. Tas viss ir kaut kur ārpusē. Runa ir, ka Jēzus Kristus atnāca tieši pie tevis un tieši pie manis. Un es savā sirdī pieņemu lēmumu, ko ar viņu darīt. Un tu tieši tāpat pieņem šo lēmumu, ko ar viņu darīt. Un tad, kad mēs ar tevi esam pieņēmuši šo lēmumu, glābēju un ķēniņu un Dievu ielaist savā sirdī, tad mēs vairs nekad neesam vieni. Nekad vairs dzīvē, nekādā situācijā, nekur tu vairs neesi viens. Īstenībā šos pašus vārdus Dievs bija teicis Ābrahamam. Pašā sākumā viņš sacīja viņam vienā no pirmajām uzrunām, viņš saka, staigā savu Dievu priekšā. Citiem vārdiem, visur, kur tu ej, visu, ko tu dari, kopā ar savu Dievu. Un tad tu būsi taisns. Un to man gribējās atgādināt sev, ka ne jau no visas tās manas perfektās rīcības, bet tas, ka es apzinos, ka man ir atnācis mans glābējs un ka es veidoju attiecības tieši un personīgi ar viņu. Ar to viss sākas. Un ja viņi ar to viss nesākās, tad mums nekāda cita nav. Un mans vēlējums šajā īpašajā dienā, tev mīļais draugs, lai kungs Jēzus un tu, lai šis savienojums notiek. Tas ne īsts savienojums, bet tieši tas savienojums. Tu viņu iepazīsti un ar katru dienu ar vien vairāk. Un tā ir vienreizēja bagātība, un tas bija tas īstais Kristus nākšanas iemesls. Slāva Jēzum. Jā, ka tu teici, mēs nekad vairs neesam vieni kopš iepazinuši Jēzu. Un mēs, kuri šovakar svinām, mēs varam apsveikt viens otru ar to, ka mēs tiešām pazīstam viņu. Mēs esam viņu iepazinuši. Un tas nozīmē, ka mēs ne tikai vairs neesam vieni no tā brīža, bet mēs arī vairs neesam tādi, kādi mēs bijām. Nav iespējams pazīt Jēzu un nemainīties. Un šis gads, lai gan arī daži iepriekšējie, bet šis droši vien sevišķi ir bijis tāds nopietns, sarežģījumu pilns un arī tādu gaidu, ne tikai patīkamu gaidu, bet arī neziņas pilns.
Un tādēļ šis laiks ir tā kā pagrūdis mūs, ka mēs esam bijuši, negribas teikt vārdu spiesti, bet ieinteresēti, iepazīt Jēzu. Tās viņa šķautnes, kuras tad, kad viss ir labi, skaidri, droši, mierīgi, mums nemaz tā īpaši neinteresē. Viņi kā vienmēr klātesoši, kā uzticām, kā tas, pie kura mums ir drošība, kurš mūs sarga, kurš caur svēto garu vada. Un, ka es tā paskatos atpakaļ par šo gadu savā dzīvē un droši vien arī par tevi, kas tu esi no draudzes, man liekas, ka mēs tiešām esam Jēzu iepazinuši. Un tā ir tik laba sajūta, mēs tiešām šajā gadā esam viņu iepazinuši, viņš mums ir atklājies, viņš vēlas, lai mēs viņu pazīstam. Un man liekas, ka šie ir tik skaisti svētki, kur mēs šovakar esam kopā, varbūt tu esi viens vai kopā ar ģimeni vai draugiem. Mēs varam pateikties, varam pielūgt, varam svinēt, varam būt laimīgākie cilvēki uz zemes, jo mēs pazīstam Jēzu, ne tikai pazīstam un zinām, mēs viņu mīlam, jo mēs varam mīlēt to, kuru mēs aizvien vairāk iepazīstam. Un tāpēc es apsveicu ar to, es apsveicu, ka tu esi tik laimīgs, jo tu pazīsti Jēzu. Un bez tam mēs skatāmies uz rītdienu, mums vēl būs laiks. Mēs vēl šovakar varam viņu iepazīt, kaut ko par viņu uzzināt. Viņš ir klātesošs, viņš ir mīlestības pilns. Es svētīju un to daudz bučas tev Jēzus vārdā. Jēzus vārdā sveicinu. Priecīgus svētkus! Ak, svētā nakts, viszvaigžņu gaismā mirgo, šai naktī Dieva dāvs pie mums nāk. Nu nāk viņš pats un aizdzen tumsu ilgo, nu pestītājs visu svētīt sāk. Jau svētku jūsmā visās malās valda, jo lūk tur atzimst jauns un svētīts rīts. Pielūdziet Jēzu un godiniet tā vārdu, lai naktī šai svētā dziesmas gaisos trīc. Ak, nakts, tu svētā nakts, svētākā. Viņš mācīja, ka mīlēt būs un piedot, tas viņa bauslis un tā vārds ir miers. Tev jaunu sirdi garo viņš grib iedot, kas bijis vergs, nu kā brīvs cilvēks jās. Ar gavilēm un slavas dziesmām iesim, tā godu teikt un viņa slavu paust. Kristus ir ķēniņš un glābējs katrai tautai. Tā spēks un gods mūžu mūžos pastāvēs. Tam slavu
spēks un gods augstībā. Kristus ir ķēniņš un glābējs katrai tautai. Tas spēks un gods mūžu mūžos pastāvēs. Tam slava, spēks un gods augstībā. Šie svētki ir atgādinājums tam, cik Dievs visa radītājs ir labs un cik mēs esam īpaši viņam. Viņš atdeva pašu dārgāko savu dēlu. Un ko mēs varam uzdāvināt viņam? Es ticu, ka visvairāk mēs iepriecinām viņa sirdi, ja nolēmjam atsaukties viņa mīlestībai un uzticamies viņa plānam mūsu dzīvēm. Mēs varam viņam uzdāvināt vērtīgāko, kas mums pieder. Tas ir mūsu laiks. Viņš ir apsolījis savu klātbūtni, ka viņš vienmēr būs ar mums, bet cik bieži mēs esam un pavadam laiku viņa klātbūtnē. Tad iedrošinu šajā laikā meklēt iespējas, lai būtu viņa tuvumā, viņu atzīt, viņu pielūgt un būt viņa sadraudzībā. Ļausim, lai viņa gaisma iezīmē mūsu nākamā gada izvēles un ceļus. Mēs lūdzam, lai Kungs Jēzus piepilda arī jūsu namus ar savu klātbūtni, mieru un spēku. Un svētīgus jums šos svētkus! Kungs ļauj ar tevi mums ceļā līdzināt un liec mums gudriem kļūt, ka neziņa mūs māc, ļauj mums tevi just. Ceļš, kad sāk mums ved uz vietu to, mūžam ilgoto, kur mums droši būs patvērums. Kungs savu gaismu dēļ, Kungs savu gaismu dēļ, mums dziļi dvēselē, mums dziļi dvēselē savā mierā sēž, un savā mierā sēž. kad izmisuši mēs. Ļauj mums tevi lūgt, Ļauj mums tevi lūgt, kad ticība sāk trūkt. kad ticība sāk trūkt, Ļauj mums meklēt prast, un to vietu rast, ticībā, kur patvērums. Redz visas mokas, tur tiks remdinātas, un visas laustas sirdis dziedinātas. Tur sāk
katra sirds. Tevi lūdzam mēs, Tevi lūdzam mēs, kā ik katrs bērns. Ļauj to vietu rast, ļauj to meklēt.